Mieram tuvu piedāvā raidierakstu. Vai ticēt ir normāli? Kā šodien ticēt? Kā šodien lūgt? Mierīgas sarunas nemierīgajiem. Esiet sveicināti, mīļie Mieram tuvu lasītāji, klausītāji un arī, skatītāji, jo jūsu uzmanībai otrais piegājiens mierīgām sarunām nemierīgajiem. Un šajā saulainajā dienā ar mani kopā ir saulains cilvēks Gundega Cimža. Gundega, liels paldies, ka tu piekriti šai sarunai. Paldies tev, miers un labums visiem skatītājiem, klausītājiem un mieram tu lasītājiem. Jā, Gundega ir pedagoģe, dizainere, mamma, vēl citas brīnišķīgas kvalitātes. Sieva, protams, māsa un meita, vai ne? Bet ne tikai Gundega ir arī pasaulē dzīvojošo franciskāņu ordeņa vadītāja. Jā. Un tieši šajā saistībā, Gundedziņa, es esmu tevi uzaicinājusi uz šo sarunu, jo šo sarunu iecere ir tikties ar cilvēkiem, kuriem mūsu nemierīgajā laikā, mūsu izaicinošajā laikā ir ticība. Un ticība, kas ir tik liela un spēcīga, ka varētu stiprināt arī citu cilvēku ticību. Mīļā Gundega, es saprotu, ka tas ir tādiem diezgan lieliem burtiem teikts. Ko tu saki? Vai tu atbilsti šādam cilvēka raksturojumam? Es atbilstu noteikti cilvēka raksturam, kurš ļoti cenšas iet šo ceļu. Un es esmu cilvēks, kurš ir Kristu ielicis savas dzīves centrā. Līdz ar to grūti nemēģināt katru dienu tam pakļaut savu dzīvi ikdienas. Un šīs Kristus dzīves centrā ir arī mūsu ordeņa tāda harizma, jo svētais Francisks no Asīzes to arī tieši burtiski viņu paņēma caur evaņģēliju vārdu un Kristus darbībām. Viņš sāk kopēt viņa dzīvesveidu, attieksmi pret cilvēkiem, tāpēc viņš bija arī ļoti liels revolucionārs mūsu katoliskajā baznīcā, tieši ar to, ka viņš kļuva kā otrais Kristus, kā brīžiem viņu arī dēvēja, jo viņš atstādāms visu bagātību, visus savus titulus, labi, viņam titulu baigie nebija, bet, laba tāda uzdzīvota un zelta jaunatnes tituls gan viņam bija. Normāls pārticis, izlaidies, jā, puisis. Izlaidies un ļoti dāsns, nenormāli. Tas nemainījās arī vēlāk. Bet ar tādu bruņiniecisku sirdi, un viņam vajadzēja iet karot un visu, un tad, jā, tas arī nekur nepazuda pēc tam, ka viņš atklājā, ka Kristus atklājās viņam sapnī, un tas arī nekur nepazuda. Mīļo Gundeciņu, varbūt pie svētā Franciska vēl atgriezīsimies, jā. Bet tas ir tiešām skaisti, ka tev tas nav tikai kā viens no uzdevumiem, bet patiešām Francisks deg tavā sirdī, tas ir redzams, bet varbūt tiešām sāksim ar tevi. Un es varbūt arī pačukstēšu mīļajiem klausītājiem un skatītājiem, ka Dieva priekšā tu esi arī mana ģimenes sastāvdaļa, jo tieši caur tavu mammīti, manu mīļo krustmāti, es iegāju katoliskajā baznīcā. Un es domāju, ka, protams, arī tu caur savu mammīti iepazini ticību, bet skaidrs, ka katram cilvēkam ir tas brīdis, kad viņš vairs neies līdzi savai mammai, savam tētim, bet viņam ir pašam jāpieņem tas savs lēmums. Es ticu un es izvēlos šo ticības ceļu. Vai tu atceries šo brīdi, kas bija tas tavs impulss, pamudinājums pieņemt ticību? Jā, tas ir mans ceļš. Jā, es atceros to svētdienas rītu, māma attaisa aizskars vaļā, saulī iespīd, un viņa šodien iesim uz baznīcu. Tas bija kaut kāds 85. gads.
Lūk, Cik tev bija gadu? 10, knapi 10 gadi man bija, jā, lūk, un tad mēs gājām uz Alberta baznīcu, tas vēl laiks bija, kad bija aizliegts iet uz baznīcu, tur arī mēs dabūjām dažas represijas un iet pie direktora, un arī mums teica, tajā brīdī vēl bija dzīvs, un tad viņš bija pilnīgi navags aptarats, mums arī meta Kristus bildes ārā, un visu kaut ko tādu, jā, un tad mums arī sekoja uz baznīcu, un arī vaktēja tur, nu visādi interesanti, un tad mēs pakluso vispār klausījāmies rādio, un kad uztvērām kaut ko no ārzemēm, vai kas ir, nu tā, lūk, un es nezinu, varbūt man ir raksturs tāds, es gribētu teikt tups, jo es ticību viņu ar prātu uztveru, man tur ir liela loģika, un Dievs man arī, tas ir tīri fizikāls, substants arī, pat mēs viņu neredzam visu, un es visā redzu Dievu, to esamību, un tajā savukārt baznīcā, šajā gadījumā mums ir katoliskajā baznīcā, mēs pievērsāmies, un Dievu pazīšana notika, kā arī mana mamma, pateicoties viņas varbūt tādai bohēmiskai dabai, jo mums ir, labi, viņa pat ārsts, bet teica, mums dzēnieks un ļoti daudz mākslinieku mūsu mājās bija, un mēs kaut arī, es atceros, bija tā, ka baznīcā, nebija tā, ka tu vari smaidīt, nedrīkstēji iet ar biksēm, un tad mamma ļoti bieži mūs aizstāvēja pret brīnišķīgajām draudžu pārstāvēm, kurus aizrādīja, ka mēs esam biksēs, mamma uzreiz mūs metās aizstāvēt, kur ir tas rakstīts evaņģēlijā, un vispār, kur ir jūsu bērni, un tā, līdz ar to es jūtu nenormālu drošības sajūtu, un ļoti liela brīvību to dzīvot, un tur ir tiešām bija tas, ka mēs arī centāmies dzīvot uzreiz, varbūt bišķi pat traku, sākām tur radot un nabagiem tur kaut kādas lietas, tad arī māja mums bija pilna ar cilvēkiem, pilnīgi tā kā tā evaņģēlija dzīvu, tāpēc ar tas Francis, tu saki, tā man neatraujama daļa, Francis kā tāds, jo tas ir tas dzīves veids, ko es piekopju, jo tas ir tuvākais, pēc Kristus, ja tos 800 gadus atpakaļ, tuvākais liecinieks Kristus darbībām un dzīves veidam, ko es arī, un man daudz brāļu māsu to aplicēju savās dzīvēs. Lūk, un tas ir tā, ka tu dzīvo evaņģēliju, līdz ar to tu dari, un līdz ar to tas tā. Vienīgais tas, kas ir, es neekspektēju nekad, man nebija svarīgi, vai tur labs priesteris vai komfortabls. Mēs ļoti daudz arī esam cietuši no draudz arī no īpatnējām, tādām lietām, kas kur varētu ieļaunoties, ja, un kad arī mazi mēs bijām, mums tur bāra pie grēksūdzēm, kaut ko tur runāja, es varu trakšņi daudz arī aiziet, bet kaut kā mēs, nezinu, vienkārši māma bija tā cieņa, bet arī pat laikā es arī sapratu, jo es esmu baznīcas daļa. Neviens nav lielāks par mani, ne priesteris, mēs esam vienlīdzīgi, vienkārši katram ir sava loma, un līdz ar to man tā, lūk, tas man kaut kā, tas bija kaut kā iedota tā kārtība, jo es esmu atbildīga par baznīcu arī, par to, kas tur notiek, Bet tad katrā ziņā tad mammīte pirmā atgriezās pie Dieva, jā. Un tu organiski viņai līdzi. Jā, bet tāda, piemēram, tāda katārs, teiksim, ko es saņēmu, tas bija 14 gados, kas gāja uz Aglonu, vai 13 man bija svētceļojumā. Tur mēs sākām iet, un tad gan bija tā, ka mēs tur vispār, arī tajā laikā vēl priesteris Krāvāls, vēl bija seminārs, vesels bars, mēs tur gājām, mēs tur maldījāmies pa mežiem, mēs vienā dienā vienkārši 60 km bijām nogājuši, un mēs vienkārši kaut ko, un visu, un tur bija arī tāds ļoti arī īpatnēji ceļa biedrs, vecāks kundzes, kuras pareizās un tā, un tad bija tāda situācija, un viņi visus mūs tur tā kā vaktēja bāri, un viss tāds baigai pareizība. Un vienā reizē viņa nelaida autobusā vienu mūsu ceļa biedru, viņa saka, kurienes tu esi, no kurienes tā, un es tā kā baigā taisnīgā, un tas vienkārši man dabā ir, es pieceļos, tā ir mūsējā, kāpēc jūs viņu tur tā, es viņu ļoti, tā kā aizstāvu to meiteni un gribu laid, un tam kas bija atbildīgi par mani, viņa man drauga, ko tu ar veciem cilvēkiem šitā runā, tu rāva manu, kā tu runā ar veciem cilvēkiem, un es tā noraujos un saprotu, vai es varētu, man bija taisnība tajā situācijā, bet man kaut kas tā notika, bet tiešām, kāpēc es
13-gadīgs cilvēks kliedz pa visu autobusu uz to, uz to dāmu, kur, protams, muļķīgi, es tā sāku raudāt tādās grēku nožēla, tādās asarās. Es gāju pēc tam pie tās vecās kundzes, tur, cik viņi relatīvi tur tā tie atvainoties. Jā, tieši tas arī bija. Lūk, un es gāju atvainoties, un galvenais viņi man tur apmīļoja, un visu, un es tiešām, un tas bija kaut kas tāds, un tāds pilnīgi interesanta lieta, līdz ar to, tā bija tā, un es zinu, un vairākas reizes mūžā nekā kāda, bieži vien arī pie komunijas iet, vai arī, kad notiek euharistija, tad kaut kā sanāk, ka tu sāc kontemplēt to, ka tu esi tos 2000 plus gadus atpakaļ pie tā Kristus galva, viņš ir lauž to maizi, un tas viss atdodās caur apustuļu rokām, un tu pilnīgi, jau tagad es runājot, man liekas, tas viss, un tāpēc arī nestoties kādi tie priesteri vai kas tev, tas vienkārši notiek, ja, un Kristus iet caur tām roku, un viņš aiziet pie tevis, un tu ej pie, un līdz ar to tu ieņem Kristu, un tu esi Kristu, un kā mums ir tā harizma, ko mēs arī akceptējam, esot ordenī, ka tu esi Kristus nesējs. Bet nevis tā, ka Dievs tev mīl, vai cik jau atgriezies, nē, tas nav. Tās ir tavas darbības, tev labi izdarīts darbs, tev laipnība, ka tu negribi, tur ir cits, kā saka, dzīvesveids, kā tu to visu redzi. Lūk, bet, es ar tā ir Dieva žēlstība, saprotu, kā tur teoloģiski pareizi vai kā, bet es cenšos dzīvot, bet, tādā veidā. Bet tie brīži, ka es svētdienās var neaiziet uz baznīcu arī un sirdsapziņas atvainojiet, nejūtu, ja, pārmetumus, ja, tā ir arī bijis. Bet paldies Dievam arī, ka arī tajos brīžos, kad ir šie sirdsapziņas pārmetumi, mums ir baznīcā instrumenti, kā to sakārtot un atkal saņemt piedošanu. Tieši tā, un arī, bet tieši tad, kad tu jūti, ka tiešām galīgās dillēs ir kaut kas, tad arī ej, bet tiešām, bet tā sirdsapziņa pati redz, kur tu jūti, kur neiet, un tad ej. Gundedziņ, tu ieminējies par to, ka arī jums ordenī un arī vispār baznīcā, mēs esam aicināti liecināt par savu ticību. Un turpat vēl vairāk ir tie apustuļa Pāvila vārdi, kas sludiniet laikā un nelaikā. Un man jāatzīst, ka es no šiem vārdiem es esmu arī baidījusies. Tādā ziņā, ka ir tas skaistais teiciens, ka ir kristieši, kas ir kļuvuši par kristiešiem, tāpēc, ka viņi ir satikuši kādu kristieti, un ir citi, kas nav kļuvuši par kristiešiem, tāpēc, ka viņi ir kādu kristieti satikuši. Ja? Tajā otrajā gadījumā droši vien pēdiņās jāliek. Bet kā tu lasi šo sludiniet laikā un nelaikā? Ziniet, kā, man liekas, mans nelaiks varētu būt tad, kad es daru darbu, vai, piemēram, skolā, vai ar klientiem, vai kur es eju. Pirmām kārtām, kā es daru savu darbu, kā es empatizēju to cilvēku, kā es ar viņu runāju, un vienā brīdī viņš man pajautā, kāpēc tu tāda esi? Es saku, tāpēc, man Kristus, man patīk Kristus. Tā es arī saku, kā, tu esi kristiete? Es saku, jā, diezgan kristiete. Un viņi šokā. Es saku, bet nesatraucies, bet vienkārši, ja nebūtu Kristus, nevarētu neko šito darīt. Viņi nekad nav dzirdējuši, un pēkšņi tā apstulbst, sāk, un arī mēdz man pārprasīt, un tā, un es un tas ir tas laiks, nelaiks. Bet, ja tā godīgi par šo sludināšanu, es ļoti atvainojos, tas nav, es to man jāsludina ar savu darbu, man jāsludina manām ģimenēm, noguršiem vecākiem, kuriem pārgriezušās acis, pārgurum, bēbi tur sadzīmuši, slimo, skolas, visi viņi vienkārši, un uztraucas, ka uz baznīcas misu, tur uz misu nokavēs, un sevi atkal vaino, ka viņi nevar būt perfektie kristieši. Neatslāpstam, dzīvojam, Dievs vispār nestāst, to nokavēj, ejiet palūdzamies, pateicamies, Tas ir tas dramatiskākais, ja kristietība sāk kļūt par slogu un kaut kādām pareizām. Tas nav tas mērķis, mums Kristus absolūti kaut ko citu māca. Viņš vispārībā sabatā visus tur pabaro un tā tālāk. Ja? Viņš ir mīlestības Dievs, kamēr un ir lietas, mums jābūt žēlsirdīgiem pret cilvēkiem, mums nav jābaidās iet dzert un dejot ar grēciniekiem it kā, ja? Vai, kur ir, un
mēs ļoti daudz izvairamies, un tā ir mūsu, un mēs tur nosludināsim ritīgi pa ielām, bet mēs neaiziesim ar cilvēkiem, kurus mēs nesaprotam, kuri varbūt tajā grēkā dzīvo, mēs, tā ir liela problēma. Tur tiešām... Tas ir muļķīgi. Jā, ir daudzas tēmas, ko tu aizskar, un to starp tu teici par to, ka mums jābūt žēlsirdīgiem. Un gribēju vēl tikai tā kā pieminēt, un pirmkārt arī pret sevi, jo reizēm tiešām mēs tā kā, mums izdodas varbūt citus ar žēlsirdības acīm skatīties, bet cik mēs varam būt tādi prasīgi un iznīcinoši pret sevi. Un tu gribētu nedaudz atgriezties, tīpaši ģimenes cilvēkiem, ko es lūdzu, esiet žēlsirdīgi pēc katoļi, mīļie, praktizējuši, lūdzu, jūs kā saka, jo arī tāpat, piemēram, svētdienas sagatavošana iet uz baznīcu, tas ir rīktīgs izaicinājums ģimenēm, saģērbt bērnus, salikt, tā vēl viņš ir čurāt, viņš ir atkal jāapģērb, atkal jāda, viss, un viss tas skaistais gājiens uz baznīcu, man tas ir bijis, ja, pārvēršos tādā haustā, naidā, savstarpējā nerunāšanā un viss, un ļoti kolosāli pavadīts svētdien. Un beigās tu vēl ieeji baznīcā un uz tevi tiek zibēju skatieni raidīt, tāpēc, ka bērns ir kaut kur izkustējies ne tajā brīdī, vai ne? Jā. Pateicība Dievam, ka tas kļūst arvien mazāk mūsu Alberta draudzē galīgi, tas vairs nav, tur tiešām, ja kaut kas ir, tad mēs pat paši aizējam, palūdzam, tur tāda pašdisciplīna notiek, bet tas ir. Bet tu jau arī pati tur esi lielu roku pielikusi pie šīs kārtības, tas ir mūsu auglis, kad Dāvids man bija vēderā liels, es sapratu, ka mums vajag misas bērniem, jo šito droši vien nebūs labi, jo tad mēs vienkārši neviens nenāks uz tām misēm. Un pateicoties kardināla atļauja, un tajā laikā arī priesteris Aldis, viss ļoti liels atbalsts bija, un mūs joprojām, un mums ir tas demogrāfiskais sprādziens, svētdienas 6 ir pilns ar bērniem un ģimenēm, viņi jūtās tur labi. Cik skaisti. Jā. Mīļo Guniciņ, bet atgriežamies tātad pie tevis un tavas brīnišķīgās mammas, jūs kļūstat par kristietēm, un mammīte arī uzreiz sāk draudzību ar Svēto Francisku, un pamazām šī draudzība pārņem arī tevi, un tu iemīli šo svēto, un solis pa solim tagad tu esi pasaulē dzīvojošo franciskāņu ordeņa vadītāja. Jā. Ko nozīmē šis ordenis un ko nozīmē šo ordeni vadīt? Tātad tas ir ordenis, mums ir viss notiek vienreiz 3 gados, mēs organizējam kapitulu, tad mums brauc... Tā ir tikšanās, vai sapulce? Tā ir vēlēšanu kapituls, kur ierodās mūsu garīgi asistenti no mūsu internacionālās brālības, un tad notiek vēlēšanas, tur ir ritīgi procedūra un viss atskaitas un viss diezgan nopietni. Tas ir ļoti nopietni, jo tas ir tevi noviciāta laiks un tevi ir ordeņi. Tas tā kā īstāk tas ir ordenis, tas ir kā kloster cilvēkiem, tas ir kloster cilvēks, un kā es smejos, iestājoties ordenī, tavu ikdienas dzīve kļūst par klosteri, tad tu pilnīgi tā ikdienas pasauli tev kļūst par šo klosteri, un tā vieta, kur tu piedzīvo Dievu. Tu attīsti šīs savas attiecības ar Dievu, un mums ir tā radīšanas harizma, tur arī mums rakstīts, ka mēs turpinam radīt, jo radīšana nepārtraucās arī tagad. Tāpēc, piemēram, mūsu ordini diezgan daudz arhitektu, dizaineri, inženieru, ļoti daudz, piemēram, Gaudī mums bija mūsu Franciskānis, jā. Da Vinci arī bijis, un Michelangelo ir bijis, tiešām daudz tādi inženieri. Diezgan skaisti karogi nesēji. Jā, arī mūsu Tibors, mūsu pats galvenais vadītājs, viņš ir arhitekts Ungārs. Viņam ir arī 3 bērni,
un viņi pie Vatikāna ir, tur ļoti nopietni arī ordenis iesaistās. Nu, lūk, un tad tu esi vadītāja Latvijā. Jā, bet, tūlīt arī mums jāveidoja kapituls, un tad es vairs nebūšu. Bet, jo, tur ir tā tikai 3 termiņš. gadi, jā, man jau ir 3 gadi pagājuši, jā, tad vēlēsim kādu svētā gara bet, tagad atskatoties uz šiem 3 gadiem, gandarījums, zini kā, izaicinājums, atvieglojums? Nē, man ir ne gandarījums un noteikti jāiet. Es vispār domāju, ka visi, kuri jūtu katoļi, vispār visiem vajadzētu stāties tajā ordinā, kuri vēlās attiecības, padziļināts attiecības Kristu, un kuri, teiksim, kuriem patīk pasauli radīt, kuri gatavi kontemplēt visu, lai kļūtu labāk, tas ir brīnišķīgs ordenis. Tas ir, jo katrs katolis, ka, ļoti labi, ka mums ļoti daudz visādas iespējas, ja, sev, bet mēs esam aicināti padziļināt šīs attiecības ar Kristu, un šie ordeņi vai tiešām brālības vai kādas kopienas, viņas to dod. Un vispār mums jābūt tās brālības ir nepieciešams. Un mums ir frančiskāņi, kāpēc, jo mēs ļoti daudz tieši baznīcas iekšienē, arī, teiksim, draudzēs, un visi mēs cenšamies palīdzēt tieši draudzē, kā dzīvoties, būt kopā un nevis varbūt, ka tu tā kā viena tāda šūna atsevišķi, bet tu ej kalpot un uzlabot to vidi, kurā tu esi. Neskatoties, vai tas ir frančiskāns vai nav. Tālūk. Kādas īpašības tu uzsver? Es varbūt izstājuši par saviem priekšstatiem par Francisku. Labi. Pirmais, protams, mīlestība pret Dievu un arī vispār pret visu radību. Man liekas, viņš tāds trubadūrs, ja, un arī rekur sprediķo vilkam un dzied ar putniem un teiksim, tas tāds bezrūpīgs, naivs un tāda atvērtība. Es nezinu, vai tas tā kā ir leģenda, vai tiešām jums ir rakstīts, ka vispirms ir jāuzklāja galds un tikai pēc tam ir jāsludina evaņģēlijs. Tas ir, jā? Jā, vispirms. Vispirms jāpēd, jā. Tas, man liekas, arī ļoti simpātiski. Bet Kristā arī darīja visu laiku evaņģēliju. Bet trešais ir arī tā ubagošana. Un man bija tikko ļoti interesants gadījums. Es ar vienu mūsu māsu Kristu pazīstam runāju, un viņa man pēkšņi saka, bet Aija, tu taču tur draudzējies ar tiem franciskāņiem, tāpēc tev arī ir tā ubagošanas dāvana. Un es ļoti apsmējos un secināju, ka tas tā tiešām ir, ka man ļoti bieži sanāk priekš mieram tuvu vai priekš labdarības izsoles vai kaut kur lūgt palīdzību. Ja? Tev taču tas nav Franciska, nāk tā ubagošanas dāvana. Un zini, un daudziem mums ir tā, ko tu sajūti to mērķi, un tev nav kauns nekas, tāpat kā Francis pārdeva tos akmeņus par, kā viņi, lai tur pastāst, kā viņš pārdeva akmeņus. Pārdeva, bet pirkes atvainojas par tām saucam inteligencēm. Gāja, viņam vajadzēja to mazo čunčuku, to baznīciņu uzcelt, un tā viņš saprata, ka viņam jāceļ to baznīcu. Proti viņam atklājās Kristus un teica, bet viņš saprata manu baznīcu. Bet īstenībā mēs saprotam, ka mēs jau esam tie dzīvi akmeņi beigās, kuriem jāturās. Bet sākotnēji viņš tiešām ķeras pie mūrniecības. Pie mūrniecības, te viņš iet un visiem par izsmieklu. Vienā brīdī jau tie izsmiekli pārvērtās tādā zinkārībā, un tad arī sāka tie akmeņi birt viņam, lūk, un tad un palīdzēja celt, un tā ir, un visur. Un vēl kas ir problēma ar kāda problēma? Franciskam bija diezgan traki, jo viņš nebija domājis, vajag tur dibināt ordeni, jo ļoti daudz saskrēja tajos ordeņos, un ļoti daudz cilvēku parādījās. Proti, viņa dombiedri sekotāji. Ļoti, un gan Klārijas, sievietes un puiši, un tur jau vajadzēja struktūru, viņš nevarēja regulu uzrakstīt. Viņam vienkārši kaut kāds trakums, viņš raksta regulu, bet viss regula sastāv no evaņģēlija citātiem. Jā, lūk, tā viņš arī bija, dzīvojis. Un viņam bija ļoti liela sāp, ka viņš mīra, viņš domāja, ka vispār viss ir sagrūs, visi viņa ideāli sagrūs, jo visiem šiem daudziem lielajiem pūlim tad kaut kāds, diemžēl, jābūt klosteriem, kaut kādām vietām, kur jādzīvo, un atkal tā sākās mantas jautājumi, un jā, bet viņš mirdams esot teicis, brāļi, sāksim strādāt.
Cik interesanti. Jā, un tāpēc man, un to, ko es minēju, es tik nenormāli esmu pateicīga Dievam, ka man nav, es, protams, gribētu, ka mēs te pūļi tur iestājamies un tā, un visi, un ir jau, protams, cilvēkiem ir interesi, un, protams, arī bail vai kā, es pa ikvienu cilvēku, kuram kāda interese, neskatoties uz cilvēka vecumu, ka cilvēks vēlās kļūt par franciskāni, es nenormāli tik priecīgi, jo tas ir svētā gara aicinājums. Un tas tiek gan jauni, gan veci, kā evaņģēļi. Nav tev viens tur no rīta sākas nolīgts, otrs vakarā un saņem to pašu algu. Un man pilnīgi, un man nav pat, es nebēdojos, ka mūsu sajietos tur maz cilvēku sanāk, vai atkal, tad uzrodās, tad kaut kā, jo mūsu darbs jau ir mums ir jāsild brālību un jāvēlas, bet tas jau nav tik vienkārši tajā ordenī arī tur tas ir laiks. Tas laiks iet ļoti ātri, mums vienreiz mēnesī ir tās tikšanās. Jā, tieši pastāst, kā konkrēti tas notiek. Tagad kāds klausās, kas kurš šī dedzīgā sieviete, franciskāņu vadītāja, kā man pie viņas iestāties franciskāņos. Kuriem grūti ikdienā iet, kur jūtās šausmīgi grēcīgi. Bet kā tas reāli izskatīsies? Tātad izskatās sekojuši. Labi, mums, protams, ir 4 brālības pa Latviju, bet, protams, aktīvākā un viss, kas notiek Rīgā, un tas ir pie Svētā Alberta draudzes. Mēs tiekamies vienreiz mēnesī, 2. sestdienā kā kopiena. Un tad katru trešdienu mēs esam norganizējuši pēc mīses šīs tikšanās franciskāniskā harizmā. Lūk, to tad mēs... Varbūt iekaviņi. Franciskāniskā harizmā. Jā. Kas tur slēpjas? Lūk, par to franciskānisko harizmu, man ļoti, es arī lasu un ar to ļoti daudz to pētīju un visu, un tā ir apziņa, ka tu esi Dieva bērns. Un tad, kad tu esi sapratis to tieši kā Francis bija izpratis, tas ir tāds stāvoklis pilnīgi tādā, ka tu esi Dieva bērns, un tu rīkojies, kā tēvs tev liek. Un tā harizma pilnīgi, ka tu esi, tu kontemplē visu dzīvo un nedzīvo radību, kā Dieva lielāko šo produktu, brīnumu darbu, un tu par viņu rūpējies. Un tur ir tā, ka mēs nešķirojam, tas man patīk, tas nepatīk, bet visur, kur tu ej, tu kontemplē to visu. Bet pirmais ir tas, ka tu pilnīgi apzinies tā līdz, ka tu esi Dieva bērns, Dieva dēls, pat ir rakstīts, ka tu esi Dieva dēls. Jā. Mīļo Gundedziņas, atgādināšu tiem, kas mūs klausās, un varbūt viņi ir tagad pēkšņi pieslēgušies šai sarunai un domā, kas tā par tādu ļoti interesantu, aizraujošu sarunu. Tā ir mierīga saruna nemierīgajiem. Tāda iecere, kurā mēs ik pa brīdim sarunājamies ar kādu iedvesmojošu cilvēku, kuram ir ticība, un kā bija sākumā džingliņš ar jautājumu, vai ticēt ir normāli, tad tas ir cilvēks, kurš atbild, jā, ticēt ir normāli. Un tāda esi arī tu, Gundega Cimža, dizainere, pedagoģe un arī franciskāņu vadītāja Latvijā, pasaulē dzīvojošo franciskāņu, jo jums arī ir priesteri franciskāņi, citur pasaulē ir māsas Dievam veltījušās, bet jūs tad pasaulē dzīvojošie franciskāņi. Mīļo Gundedziņa, es tev izlasīšu vienu tekstiņu par Svēto Francisku un lūkšu tev teikt, vai tu piekrīti un kas to diezin varētu būt rakstījis. Šāds teksts. Ir 1226. gada 3. oktobris. Kāds vīrs uz nāves gultas dzied 142. psalmu. Es piesaucu kungu skaļā balsī, es viņu lūdzu sirsnīgos vārdos. Tas ir vīrs, kurš dzirdēja dēlu, mīlēja tēvu un garā dalījās ar saviem brāļiem beznosacījumu mīlestībā un rūpēs par ikvienu dzīvu un nedzīvu radību. Un tādējādi auda pamatīgu mīlestības un labestības villaini, ar kuru apsekt visu pasauli.
Francisks no Asīzes. Kas to ir rakstījis? Zinu, es vienreiz pārlasīju, domāju, vai tiešām? Es nepaņēmu līdz pašu grāmatu, bet pirms gadiem, 7 laikam, mēs izdevām grāmatu Kāpēc Francisks? Francisks ziediņus, tādas mazas pastāstiņas par svēto Francisku, tādas leģendas, stāstus par viņu, un Gundega, kas jau toreiz bija aktīva franciskāniete, lūk rakstīja ievadvārdus, tostarp šos skaistos vārdus, un varbūt vēl viena rinkopa, ko tu, Gundedziņ, tur raksti. Francisks dzīvoja laikā, kad baznīca bija nonākusi mantas un goda kāru cilvēku rokās. Garīdznieku lūpas Dievu vārdu interpretēja tā, lai piesaktu savus grēkus. Baznīcas sēkas galvenajā daļā varēja atrasties bagātie un izciltīgie, bet slimajiem, vājajiem un nabagiem bija jāpulcējas pie ieejas durvīm. Spitālība tika tulkota kā Dieva dusmu un soda auglis. Slimnieki tika izdzīti no pilsētas. Arī tad bija pieejams supermarkets, kurā par naudu un īpašumiem varēja iegādāties grēku atlaišanu un garantiju, ka dvēsele nonāks paradīzē. Baznīca dēla līgava mira. Mira no liekulības, meliem un Dieva vārda zaimošanas, ko veica no kanceles augstumiem. Kur ir līdzcietība, kur ir taisnīgums un beznosacījuma mīlestība, kur ir brālība, kur ir žēlsirdība. Tā tu raksti un tu secini, ka Dievs raud un uzrunā svēto Francisku kā tādu, kurš varētu nākt un atjaunot šo baznīcu, dziedināt to, pārmainīt. Mīļā Gundega, paldies par šiem skaistajiem vārdiem, paldies, ka tu seko šim Franciskam, kurš dzirdēja Dieva balsi un tai atsaucās. Gundedziņ, ko jums kā franciskāņiem šodien Dievs saka, no kā mums šodien jātiek? Protams, baznīcai, bet mums kā baznīcas daļai, no kā mums šodien, kā tev šķiet, jātiek dziedinātiem? Ļoti, tieši, ja tā godīgi, mēs, redzi, es esmu baznīcas daļa, es tiešām, un tur arī nav jākaut, viss kas notiek, un tas, ko no Franciskas pārņemu, un kāpēc arī viņam izdevās šis projekts, pirmkārt tas bija svētais gars, viņš nevienam neko nepārmet. Viņš visiem priesteriem vienalga kā bučoja rokas, jo viņiem vienīgajiem bija šī spēja šo euharistiju veidot, ja, lūk, un viņš nevienam neko, viņš tikai ar evaņģēliju vārdiem visus nolika tā kā pie vietas, viņš neko pats no sevis nedarīja. Viņam bija tāda skaidra hierarhijas sajūta, bet tāpat laikā viņam bija tas dzīves veids tik spēcīgs, un tā mīlestība ļoti daudz pierādījumu bija, kā grēcinieki atgriežās, jo tāpēc, ka viņš neko nepārmeta, viņam vienkārši viņš piedāvāja Kristu kā atgriešanās ēnkuru pie trīsvienīgā Dieva. Ļoti bieži arī par to pašu gavēni, un tas ir patiesi stāsts, gavēnis, tur viņi kaut kādā tur šķūnī, tur dzīvo, guļ, viens brālis, tur kungst un viss, un tā viņš pieceļās, kas ir ēst grib. Ko tas Francis, viņš visus brāļus pieceļ un visus tajā gavēnī pabaro. Lūk, un tas ir tas komforts, kas mums ir jādod ir cilvēkiem, ka Dievs ir žēlsirdīgs. Un vēl arī mūsu bērniem uz katru svētdienu pēc misas sestdienās, svētdien 6 tiek dalītas končas pie dievmātes, bet arī gavēnī viņi dabūna tās končas. Viņi vienkārši, tas ir mums ir jāskatās, kas tad ir svarīgākais. Svarīgākais, lai cilvēks jūtās labi. Skatāmies uz Kristus dzīvi, kas tur notiek. Visu laiku viņš visu dara, lai cilvēkam ir labi. Tā viņš tur mirušos, tur Lāceru augšām ceļ, tā viņš to izvesaļo, tā viņš pabaro, tā viņš ir kopā pie tiem muitniekiem. Ja? Viņš vienkārši ir
tāpat kā viņš saka, jūs priecāties, kamēr es esmu šeit, bet mums arī tagad ar evaņģēliju gaismu, mums ir pašiem priecājamies, Kristus ir šeit, mums ir jāgaida, protams, bet caur mums jau viss darbojās. Mums ir, jo man arī... Man arī ir, teiksim, ir pretenzijas par kaut kādām lietām, kuras atbalstu baznīcu un visu, un tā, bet es nebūšu nekad karojoši, es ļoti centīšos visu runāt tā, ka tas cilvēks, pret ko dzīvesveidu vai ko ir, man pat nav, jo es pati nezinu, kad es pati tur varu kaut kādus nepatikšanas sadarīt. Mums vispār par to, tāpēc Francisks bija, viņš saka, Dievs droši ieraudzīja, ka es vislielākais grēcinieks, tāpēc arī viņš man ir izvēlējies, un tā viņš arī gāja. Un, te pirms dažām dienām priesteris Ilmārs Tolstovs bija tāds jauks vārdus ierakstījis Facebookā, ka tad, kad cilvēks, kāds viņam, kā saka, es gribētu, lai kāpēc draudzē nav tas, un es viņam pārjautāju, bet ko tu esi darījis, lai būtu? Precīzi. Un tad man šķiet, Gundeg, ka tu esi tomēr tas piemērs, ka tu sacīsi, es gribētu, lai draudzē ir tas, un man ir tāda ideja, mēs varētu to darīt šādā veidā, vai ne? Un vispār man ļoti žēl daudzus tos saimnieciskos priesterus, brīnišķīgos. Es ceru, ka brālis Jānis, bet tā humorā, protams, viņš tādā brīnišķīgo, arī tagad misē vakarā, kurš vēlētos, kurš varētu atrast laiku, vasara nākt, palaistīt puķes, ja? Viņš tādā, bet tas ir... Bet atrodas, kas... kāds jau būs droši vien, bet viņš saka viens pats un vēl plus brāļi, kas tur ir vēl, tu nevari viens pats tikt, vai arī kā viņš atnes viņam rozes, stādiet. Un viņš saka, bet kāpēc jūs nevarat iestādīt? Un viņš principā nestādīja, bet kāpēc draudz neiedojas? Tu tā kā atnes kā lielu dāvanu, bet tālāk, viņi paši tur granulas var iekšā brīžiem, kaut ko zāģē, kaut ko rušinās, bet tālāk. Jā, tāpēc arī mums kā lajiem, tāpēc mēs esam baznīcas daļa. Tad mēs ar brīžiem no priesteriem gaidām, kas tagad būs, izklaidējiet mūs. Bet tas nav tā, tu arī, viss mainās, tu arī esi šis... Jā, es esmu priesteris, tas ir, bet mēs kopā veidojam draudz, baznīcu un tā. Brīžiem tie foršie, vienkārši, žēl man, mēs jau arī cenšamies palīdzēt, bet, brīžiem ir tā. Un arī izdodas, jo tie, kas ir varbūt pirms kāda ilgāka laika bijuši Alberta baznīcā un tagad ienāk, tomēr ir acīm redzams pārmaiņas, un arī pie tām tu esi savu roku pielikusi. Pateicība Dievam, ka mums vienkārši tā draudze un visi priesteri, kur ir bijuši, viņi ļoti atvērti uz izmaiņām, pārmaiņām, un man liels lepils ar mūsu skaistajām toaletēm. Arī svarīga lieta, protams. Jā, kurās gan invalīdiem, gan bērnu pārtinamais galdiņš un vēl higienas preces dažādas, arī dāmām, un viss, ka mēs vienkārši domājam par cilvēkiem, lai ir ērti. Un man tāds prieks, kad mammas aizved tos savus bērnus ātri, jo cik man bijis, man puikas un meķu bērnus, es esmu ziemā pie kokiem, čurāt viņiem gribās, tā, bet tas viss ir izdarīts. Paldies jums tiešām, ka tās prozaiskās lietas arī jārisina. Bet tas ir, un it īpaši, ja mums kaut koncerti notiek vai kas, tas ir vajadzīgs. Ok, bet tad no šīs prozaiskās tēmas metam atkal cilpiņu atpakaļ uz šī raidījuma tematu, kas ir arī tostarp viens no jautājumiem, kā šodien lūgt. Un es varbūt sākšu arī ar tādu mazu citātiņu no tevis, jo mieram tuvu grāmatiņā mēs pa brīdim lūdzām arī kā ar šo ubagošanas dāvanu, uzrunājam cilvēkus arī ar tādu delikātu lūgumu, kā uzticēt mums savus tādus sirds vārdus, kā šodien uzrunāt Dievu. Un liels tev paldies, Gundeg, ka tu esi arī atsaukusies pirms kāda laika, un es atļaušos padalīties ar taviem vārdiem, jo man šķiet, cik skaisti mazos teikumos pateikt tik daudz. Un Gundega mieram tu ir uzticējuši šādu lūkšanu. Dievs dāvā mums drosmi
pasargāt savu zemi no mūsu augstprātības, vienaldzības, izmisuma un meliem. Dievs palīdzi mums nosargāt savus dzimušos un nedzimušos bērnus, paēdināt izsalkušos, iepriecināt skumīgos. Dievs svētī Latviju, mūsu dārgo tēviju. Āmen. Es atceros, ka tu toreiz atsūtīji, man likās, tā ir Gundega, ka tur ir viss, tur ir gan tāds mazs bērns, kas ir jāsargā, jo vienkārši mamma varbūt visur viņam netiek klāt, ja? Gan arī pasargā mūsu zemi no mūsu pašu augstprātības un muļķības un pāri visam lūdzam Dievu svētību. Gundeziņa, liels paldies, pirmkārt tiešām, ka tu vienmēr atsaucies tādiem lūgumiem, ka tu liecini arī šādā veidā, bet varbūt, jā, es saprotu, ka tiešām tu vēl šodien pirms raidījuma teici vēl bez visiem pārējiem pienākumiem, tu tagad esi iesaistījusies arī skolotāju korī. Jā. Tātad beidzot, kā saka, beidzot būs ar ko nodarboties. Kur tajā visā tavos darbos? Dizainere, pedagogs, audzinātmā klase, 3 bērni pašai jāaudzina, vīrs jāmīl, saimniecība, vispārējais. Kur tur ir lūkšana un kā? Lūk, un par lūkšanu ir tā, ka man ļoti patīk arī brālis Jānis vienā, kas man pilnīgi rezonē, jo es arī sāku par šo lūkšanas veidu domāt. Ka nav obligāti, ka mēs esam atkal uzliekam sev par pienākumu nodargāt, atvainojot par izteicienu rožu kroņu daļas, litānijas, tad tās novēnas, kas Protams, nav uz apjomu, jāiet. Jā, un tā vienā brīdī tu jūties vainīgs, ka tu esi paspējis līdz 12. vai vēl kaut kā tādā veidā. Un viņš runāja, ka vispār tas ir tāds kontemplatīvs stāvoklis, piemēram, arī tagad es jau tagad tev runāju, tā ir lūkšana, otrs ir, kad es braucu un es ar Dievu visu laiku runāju, īpaši tagad ir kaut kādas problēmas vai finansiāls, vai garīgi, vai kaut kādas, vēl tur pa bērniem, tu visu laiku runā, tā ir lūkšana ir saruna, to mēs jau sen visu laiku, tā ir saruna, protams, ir ļoti forši kaut kāds skaists lūkšana vārdu vai kas, bet es godīgi sakot, eju, pateicos, skatos uz lapiņu, skatos, cik skaisti tev pateicos, un tad es ļoti daudz domāju par Dievu. Es ļoti domāju par pasaules tagad notikumiem, par visu, kā mēs esam šito visu sadarījuši, jo mēs jau esam atbildīgi. Protams, Dieva žēlstībām varbūt mēs arī izkulsimies no lielām nepatikšanām, bet tur ir baigi jāatverās tādai tiešām mīlestībai un piedošanas tādam garam. Un tā ir mana lūkšana. Man jāatzīst to, ka, un es cenšos lasīt evaņģēliju. Paldies Mieram, tu šodien braucot uz skolu, es viņu klausījos, Mieram tuvu, ja iespēja man bija, un to visu, un es pārdomāju evaņģēliju. Nevis tā, es tiešām pārdomāju un viņu un lieku savā dzīvē, tajā savā dienā, un es salīdzinu, jo evaņģēlis ļoti aktuāls, viņš ir tik, kā lasi tā trāpi, tur ir viņam nav laika vienkārši, tiem vārdiem, tam visam nav laika, viņš vienkārši ir kaut kāds konstants. Pāri laikam, man liekas, tā liela bumba, kas ietver tāda statiska liela bumba, un tad mēs ar viņiem tās dienas, bet tas visu laiku trāpa, ja, tajā laikā. Un tāpēc arī tā ir mana lūkšana evaņģēlija, lasīju un kontemplēšu, un vēl plus, ko es cenšos ļoti bieži pēc evaņģēlija rīkoties sadzīves situācijās ļoti bieži, jo arī tā, piemēram, tās bērnu misas mums tieši tā arī radās Ladiet bērns pie manis, kur tie evaņģēlija brīdī, kad es iedomājos, tur Kristus tur visu kaut ko tur jauku sludināja, mēs pat nezinām, par ko viņš tur runāja, ko mēs zinām, viņš apklusināja visu pūli un pateica, Ladiet bērns pie manis. Es pieļauju to, ka viņi tur rotēja, skrēja, kliedz, viņam pilnīgi vienalga bija, ko viņš runāja, un tad arī tur visi pieaugšie kušināja, nedzirdām mēs viņu, bet viņš vienkārši paņēma viņus kā galvenos. Un tu esi arī, lūk, 3 bērnus savā dzīvē, paldies Dievam ielaidusi, un tagad vēl vairāk veselu bariņu plašākā kontekstā un kļuvusi par skolotāju. Un es gribētu, arī
tur kaut kur tu ej šajā Kristus pēdās. Viennozīmīgi. Nu, tad tu viņus māci, vai viņi tevi māci? Kā tā sadarbība jums notiek? Sadarbība ļoti, es pirmām kārtām eju tā, kā es vētos, lai būtu maniem bērniem. Skaisti. Jo ir bijuši daudz problēmas, un tā es vēlos, lai viņi, jo skolotājs ļoti svarīgs, jo viņi pavada lielāko daļu dzīves tur, un skolotājs var ļoti daudz iedvesmot to bērnu. Un tas ir pilnīgi noteikti tā. Ļoti daudzas tieši, ko mēs runājam par piedošanu, skolas tādā mēs runājam par cieņu, mēs runājam vai konfliktus, kā mēs varam dažādi, nevis ar upjībām, un pat ja tev vai kaušanos, un pateicību Dievam ļoti pieņem to visu. Es saku, tev patīk, un visu laiku jau, protams, mums ir tā, bet tev patika, ka tev tā darīt? Nē. Un ko tad? Tas tīrais evaņģēlijs. Dari to, kas... Nedari to, ko tu negribi, un dari to, ko tu vēlētos. Tā mēs, un man nav jāsaka, lūdzu, evaņģēlieši tāds te rakstīts, vai kaut kas tā. Es to ne. Vienkārši mēs jau runājam ar viņiem un viņi jau sāk dzīvot evaņģēlisko patiesību sadzīvē. Es tevī saklausu, ka tu neesi tajā nometnē, kas uzskata, ka viss ir slikti un jaunā paudze ir bezcerīga. Fantastiski bērni. Pieaugušie netiek viņiem galā, jo tādēļ, ka daudziem skolotājiem ir tāda riebīga lieta, viņi grib valdīt pār viņiem. Viņi neielaiž bērnus kā līdzvērt. Ne, jābūt ir disi un subor. Viņi arī, kas jūt, ka viņi ātri viņi jāciena, viņi jāmīl, par viņiem jāpriecājās, un katrs tev, man tagad 20, man ir klasīti, 5C, viņi ir tā, ka katram jāpasaka, cik viņš ir tur labs, tur un tā kopā mēs mācamies. Un viņi ir brīvi, viņi vairs man neraud par sliktām atzīmēm, jo tas bija kaut histērija, ko es gribēju no viņiem tik, kad ļoti traki, kas ir svarīgi, jāmācās, bet to mieru dabūt, un tas ir tā, ka tu esi pašpietiekams, un tas ir tas, un tas ir tīrais, ja es nebūtu kristieti, un vēl, tādu praktizēju, ja man Kristus nebūtu centrā, es tā nevarētu, tā es būtu kaut kas tāds ļoti, man daba vispār, priesteris Rīkās, viņa tepat ir, bet es gribēju teikt, viņš ir noteikti piedzīvot, un ir bijis tā, ka es drās sanervozēties, varu visu pa gaisu, un tā, bet tu tā pamazām, un tu redzi, kā Dievs tev pašu maina, jo tas nekam neder tā tev daba, tu viņu pamazām tev nomaina, un tevs tās labās īpašības nostiprinās, tādas sliktākas bišķiņa aiziet tādā migliņā, ja? Bet viņas vienmēr ir, tā nevar teikt, ka tā. Un lai pavisam nebūtu atstāts novārtā arī tavs galvenais darbs, tas, ka tu esi dizainere, varbūt tad tur mēs varam likt cilpiņu uz to, ka Dievs ir skaists, vai ne? Un tu šajā pasaulē ienes skaistumu un kārtību un kaut kādu neglītu vidi uzlabo un dara, lai tas arī iepriecina cilvēkus. Noteikti, es uzskatu, ka tā vide ļoti, ļoti svarīga. Tur nav ne runa par kaut kādām, bet ir jābūt kārtībai, sakārtotai videi. Un Dievs ir kārtības Dievs. Nevelti tur tik interesanti, kad viņš man liekas, ir matemātisks, gan fizikāls, gan skaists, un ir tādas struktūras, un tās struktūras parasti arī šie, piemēram, paneļi ir skaisti, jo viņi ir ritmiski, bet viņi viss ir tik skaisti un jābūt kārtībai. Haus, Dievs nav hausa Dievs. Dievs ir kārtības Dievs, un tās telpas un funkcija, un cilvēkam ir jābūt skaistai telpai, vienkāršai, vai tādai, vai šī, bet viņa telpai, tā ir tāda, tas ir tāds. Jā, lūk, tāda mums ir saruna, nes cik mierīga sanāca, bet es domāju, miera Dievs bija klātesošs. Mīļā Gunda, tuvojoties beigām, vai ir kaut kas, ko mēs par Kristu, par Francisku vai par to, kā būt šodien ar ticību, ko mēs nepateicām? Es domāju, mēs pateicām visu, bet es tiešām gribētu aicināt visus katoļu ticīgos vai vispār ļoti praktizējošu kristiešus. Vai vispār labas gribas cilvēkus? Nē, es tieši gribētu pa kristiešiem. Nepārmetiet sev, ka kaut ko nevarat. Neuzliekiet sev kaut kādas
grēku nastas, kuras varbūt nesaskan uz to brīdi ar ļaujoties Kristumu, ļaujoties evaņģēlija vārdam, paskatāties, kontemplējiet dabu, pateicaties un nepārmetiet to, ja jūs kaut ko nevarat paspēt, un ja jūs it kā neesat pareizi kaut kādā brīdī kristieši vai kaut kā, to es gribētu dzīvojam, jo mums ir šī zeme jāmīl, mums ir šī zeme iedota, par viņu ir jārūpējās, mums ir jādara labi savs darbs. Mēs nedrīkstam arī iet tā kā tādi uzvākam melnu kleitu pa tumšu ielu vai apģērbu un ceram, ka mūs te Dieva dēļ tur nenobrauks. Tātad mums jārūpējās par sevi un neliekam arī lielu atbildību uz Dievu. Visu laiku, kā Dievs, protams, bet mums ir brīvā griba dota, mums ir spēks, ko Dievs mums, mēs esam Dieva dēli, Dieva bērni, tāpēc ņemam sevi aiz čupra, skatāmies, kādi mums talanti, un taisam šo pasauli skaistāku, labāku, kurā vidē mēs esam. To es gribētu, un nepārmetam sev, ka kaut ko nožēlojam un ejam uz priekšu, un nedomājam arī, ko citi tur domā. Tā. Brīnišķīgi. Tajos ievadu vārdos, kāpēc Francisks grāmatai, tu arī par to raksti, ka ir tie mazie soļi, kā mēs varam iesēt tās mazās mīlestības puķītes, palīdzot cits citam, novācot atkritumus vai izslēdzot spuldzi, kas kaut kur nevajadzīgi kāpņu telpā deg, un tad tu pabeidz ar ļoti skaistu tādu teikumu. Baznīca atveseļojas, ja to piepilda vienkārša, laipna, viesmīlīga mīlestība. Mīļo Gundedziņa, es tev to novēlu un arī visai mūsu lielajai baznīcai un mūsu lielajai skaistajai dzīvei, lai to piepilda vienkārša, laipna un viesmīlīga mīlestība. Tieši tā. Es tev ļoti pateicos, ka tu atradi laiku. Ir jubilejas gads, cerības gads. Ik pa 25 gadiem tāds notiek, un šajā gadā, tātad Francisks, mūsu pāvests, starp citu, es tev to vēl gribēju pajautāt, pirms mēs ķeramies pie apdāvināšanās. Pāvests Francisks, vai tas nav interesanti, ka Benedikti ir bijuši 16, un Francisks 1? Ja tā padomā. Vispār, bet tad, kad mēs gaidījām dūmus, un es saku, Francisks. Tu tā teici? Jā, visa ģimene skatās Francisks. Un pēc tie dūmi iznāk, tad mēs pasludinām Francisku pa pāvestu. Visi tā paskatās uz mani. Es saku, tā ir loģika, kaut ko tādu vajag mums. Diezgan skaisti. Tad šis loģiskais pāvests Francisks ir izsludinājis jubilejas gadu. Mēs varam ceļot uz mūžīgo pilsētu Romu pie viņa, lūgties arī tur par viņa veselību, kā mēs lūdzamies šeit, bet varam arī apceļot Latvijas baznīcas, kas ir izsludinātas par jubilejas dievnamiem, saņemt tur īpašas žēlastības un tā. Un jūs esat 5 brīnišķīgie cīmžas, aicinu tad jūs visus kļūt par jubilejas svētceļniekiem, krāta zīmodziņus, un lai paliek skaista piemiņa par šo cerības jubilejas gadu. Paldies! Lūk, lai cerība tev pavada, lai pavada mūs, mīļie klausītāji, mīļie skatītāji, paldies par jūsu uzmanību, ka līdz galam noklausījāties, priecāsimies par kādu atsauksmi, kas jums patika, kas nepatika, esiet arī kritiski droši, ar ko gribat nākamo sarunu, kādus jautājumus, rakstiet arī, kā jums pašiem ir ticēt un lūgt šodien, un kāda ir jūsu atbilde uz to, vai ticēt ir normāli. Paldies! 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 Paldies, mīļie! Un līdz nākamajai reizei! Visu labu! Mierīgas sarunas nemierīgajiem.